ja no manas personīgās pieredzes jāvadās, tad es varbūt nebiju tajā grupiņā, ar tiem cilvēkiem nekontaktējos, kas varbūt ikdienā lietoja tik daudz šīs apēdinošās vielas, tieši, kas būtu varbūt narkotikas, vairāk tieši nikotīna. Manā skolā tas nebija tik izteikti, kā tur kaut kur toaletēs kāds kaut ko tirgoja, kaut ko. Es zinu, ka tā ir no citiem stāstiem, no citām skolām, no citiem draugiem. Tad tā pirmā tāda briesmīgā pieredze bija šis pats 23. gads. Tas bija garais starpbrīdis, kad mēs gājām pusdienu pārtraukumā uz tuvo veikalu. Draugs pīpēja savu veipu, un tad es viņam pajautāju, vai es varu. Viņš priecīgs iedeva, jo viņam bija māska kā 4 veipi dažādi. Un tad tā mēs gājām, un tad nākamais, ko es atceros, ir, kā man ārsts jautā, vai es zinu, kur es atrodos. Sākotnēji es nesapratu, kur es esmu. Ja man atmiņa nebija, tad man liekas, ka es esmu kaut kādā ekskursijā. Jā, vispār nesaliku kopā. Tad tikai es pēc tam sāku lēnām atķēkties, sapratu, kad es esmu ātrajā palīdzībā, un tad es ieraudzīju, kā es izskatos, un es sapratu, ka ir briesmas, kas tikko notika. Un arī viņi dažādas izmeklējumus un analīzes veica. Un līdz galam īsti tā man neviens arī nesniedz šo atbildi, un viņi arī paši līdz galam nesaprata. Tas noteikti bija saistīts ar šo veipu un to, ka es tajā brīdī bīpēju, bet kas tieši, kā tā ķēdes reakcija notika, nav zināms. Šis atgadījums mani slimnīcā iesēdināja uz veselu mēnesi. Tas bija tieši eksāmena laiks, visi mācījās, visi kaut ko darbojās ārā, tieši sāk palikt labs laiks, vedzu visi iet ārā. Un es esmu vienkārši, principā, ieslēgts 4 sienās. Principā, vienkārši guļu gultā un gaidu, kamēr kāds jauns ārsts man atnāks kaut ko paprasīt un kādu jaunu analīzi. Draugs, kas uzcēnāja, neapciemās vienīcā, bet dažkārt piezvanīja, mēs aprunājāmies. Godīgi sakot, pēc tā, kas viss notika, es īsti nedomāju par viņu. Es domāju vairāk par sevi, un tā policija man personīgi galvā īsti nebija. Varbūt viens no iemesliem bija tas, ka tas bija mans draugs, ar ko ikdienā kontaktējos. Otrs iemesls visticamāk bija tas, ka zinu, ka tas visticamāk nebija apzināti, bet ja tur kaut kas bija piejaukts klāt, ka viņš to, jo es zinu, ka viņš arī pats no viņa pīpēja, līdz ar ko es neticu, ka viņš tādā veidā gribētu sevi noindēt, lai gan tāpat ar šo pīpēšanu viņš to dara. Vecāku reakcija. Es jutos, man bija godīgi sakot, man bija nedaudz kauns, ka es pilnīgi esmu slimnīcā veipošanas dēļ. Bet vecāki nebija nosodoši, viņi bija tajā periodā pat diezgan atbalstoši. Viņi palīdzēja, viņi apjautājās, viņi tiešām darīja, ko viņi spēja, lai man šajā periodā palīdzētu. Un es to ļoti novērtēju. Arī citi draugi, citi ģimenes locekļi palīdzēja. Tā realistiski domājot, vismaz reizi dzīvē šos veipus no jauniešiem, manuprāt, pamēģinās ļoti liela daļa, it īpaši ar gadiem priekšējot. Es ieteiktu viņiem tiešām palasīt, tas varbūt skanēs tā arī tā nedaudz klišejiski, ka palasīt, kas tur ir iekšā, bet izlasat, iedziļināties, paskatīties kaut kādus tiešām šausmu video, ko var internetā atrast par šiem veipiem, cik daudzi jaunieši tiešām ir ar sabojātām plaušām, ir tādi, kuriem ir caurumi kaklā, jau tagad esot tīri no tā, ka viņi dienā izpīpē vienu to veselu veipu, tu negribēs vairs lietot. Arī tāds klišejs, man liekas, ka teiciens jau, bet atkarību līdz galam nekad nevar izārstēt, tu vari tīri to iemācīties kontrolēt. Bet tā ir, tev vienkārši katru reizi, kad tev sagribās, lielāks stress vai varbūt esi kaut ko iedzēris stiprāku, kad tev arī varbūt sagribās vairāk, atrodi kaut ko citu, ko tu vari padarīt tajā laikā. Aizēj paskrien, ja po.